Čau! Sveiki! Šodien esam izplānojuši jaunu video. Esam breika skolā Rīga. Mans vārds ir B-Boys Egils, no Connected Attack. Esmu B-Boys Jurasik. Šodien būs pamācība, kā taisīt windmill. Pamācība pirmā vēsturē latviešu valodā. Yeah! Sveiki, draugi! Tātad pirms mēs griezīsim tā saucamo geliku. Viņam ir dažādi nosaukumi. Ja mēs runājam latviski, tad varētu viņu saukt par veju dzirnavām. Ja, vispār viņš ir no Power Move spektra elementu griešanās sadaļas. Ja, var arī saukt virpuļiem. Tātad, un pirms mēs vispār taisītu šo kustību, mums vajadzētu tikt galā skaidrībā ar savu ķermeni, ar savu fizisko un lokanības elementu. Ja? Tātad, ja jūs nevarat apsēsties ar platām kājām un jums te nav 90 grādu leņķis, tad jūs varat slēgt pamācību ārā un iet stiepties. Ja? Tātad, vismaz 90 grādu leņķis. Ja? Un būtu forši, kad jūsu mugura nekristu uz atpakaļ, ja, kad jūs varētu tomēr arī rociņas iztaisnot un kājas noturēt plati. Ja. Tā ir tā saucamā mobilitāte, jeb kustība apjoms, kas jums ļauj izpildīt dažāda veida kustības breikā. Ja. Tātad, kā viņu trenēt? Ja. Klasiski tā ir baziskā iesildīšanās, vezieni ar kājām. Ja. Es neiešu cauri padziļināti visiem vingrinājumiem, piemēram, parādīšu dinamiski. Ja? Vienkārši stāvot uz vietas, es varu celt kājiņu varu ja? Taisīt vezienus arī uz atpakaļ, uz priekšu. Nākamais moments ir kontrole. Ja? Tātad, kājas ir ne tikai jākustina, bet viņus arī jākontrolē. Ja? Tātad, ja mēs runājam par kontroli, es atkal atgriežos. Piemēram, pozīcijā, kur man ir platas kājas, un, protams, man ir jāprot tā kāja turēt. Es varu viņu pacelt un vajadzētu noturēt gan vienu kāju, gan otru, gan rokas varbūt gaisā. Te gan saslēdzās gan presīte, viss kors strādā, kājas. Un tas ir ļoti svarīgi, jo pēc tam katrā pozīcijā, kad mēs iesim cauri elementam, jums ir jāprot kontrolēt kāju. Un, ja jūs pirms sākumā sežot neprotat to darīt, tad arī pats elements nesanāks. Ja? Mācēt noturēt kāju taisnu, virzīt viņu uz vienu sānu, uz otru, uz augšu, uz leju, varbūt aplīšus taisīt, ar vienu, ar otru kāju. Ja? Un tad mēs iesim jau, kas mums ir vajadzīgs priekš griešanās, ar ko sākt, ar ko būtu labāk sākt. Es ieteiktu sākt varbūt ar pozīciju uz muguras, jo varbūt viņa ir vieglāka, tur nav jātur svars tik sarežģītās pozīcijās. Tad mēs esam uz muguras. Šī tāda pozīcija, kā es jau minēju, vienmēr paliek platas, taisnas, maksimāli cik tas ir iespējams. Pozīcija uz muguras ir uz lapstiņām. Iesaku uzreiz darīt tā, kad jūs kontrolējat to punktu, bet nepieskarties ne ar elkoņiem, ne ar rokām, ne pat ar galvu sākumā zemē. Jūs esat precīzi šajā punktā. Un, protams, te arī jums ir jāprot kontrolēt savas kājas. Tad es varu viņu pacelt uz augšu, uz leju, uz sānu, uz vienu sānu. Tādā veidā es pēc tam varēšu koordinēt savu kustību, kad jau griezīšos un turēt sevi pareizā pozīcijā. Pirksgalas nostiepjam uz sevīm, jo mēs neesam vingrotāji, mums ir b-boy tehnika, breakdance tehnika. Tātad vingrinājums uz muguras, kas jums palīdzēs iekustināt sevi. Kāju saliekšana, atliekšana, nepazaudējot punktu. Es ceļu kājas. Droši, ja jūs esat iesācēji, droši varat pildīt 3 piegājienus pa 10, 20 reizēm. Kamēr jūs pieradīsiet pie šīs kustības, kamēr nekritīsiet no viņas prom un tā tālāk. Tātad, muguras pozīciju mēs izrunājām. Tālāk, dzīvībai svarīgi ir kontrolēt pozīciju uz pleciem.
Labi, es varbūt tā ātri izskriešu cauri, kā uziet uz tā pleca. Ja? Ir dažādi varianti. Es jums piedāvāšu, piemēram, variantu no ceļiem. Ja? Tad es pielieku šo daļu plecu pie zemes, roku turu vai nu pie gurna, var nu iztaisnoju, kā kuram ērtāk, vieglāk. Ja? Varbūt tam, kuram krīt iegurnis, varbūt labāk te pielikt no sākuma. Ja? Tātad liekam pozīciju, tālāk piepaceļu sevi augšā, esmu uz pirsgaliem, un tagad ieju atpakaļ mūsu smukajā pozīcijā, par ko mēs runājām no paša sākuma. Ja? Tad plātas kājas, taisnas, nostieptas pie sevis. Ja sanāk, protams, ņemju kāju nost, taisu tīru shoulder frīzu. Un te mēs atkal runājam par kāju kontroli. Arī shoulder frīzā jums ir jāprot kontrolēt kāju. Uz atpakaļ, uz priekšu, ja, lai jūs varētu kontrolēt arī griešanas laikā to kustību. Ja. Protams, jāprot uz abām pusēm, jātur perfekti tas līdzsvars un vismaz sekundes 20 jūs varētu nostāvēt uz tā pleca. Ja. Un, protams, saglabājot pareizo formu. Tā, iesim tālāk. Tātad, kas mums ir vajadzīgs tālāk? Tātad, ja mēs jau esam izrunājuši muguru, mēs esam izrunājuši plecu, mēs savienojam šīs kustības kopā. Tātad, mums ir jādabū sevi no šī punkta, atkal lapstiņas, galva augšā, rokas augšā, lai nekas jūs nebremzētu, ceļot savu iegurni kājas augšā, līdzīgi tā kā svecītas pozīcijā, ja? Varbūt iesācējiem ļaujam izmantot arī kāju, man ir jādabū sevi uz pleca un jānokontrolē. Kājas nekrīt, kājas ir taisnas, platas, tad es dabūju sevi atpakaļ uz muguras, ja? Un, protams, arī to pašu jāprot uz otru pusi. Ja? Arī tas varētu būt viens no vingrinājumiem, piemēram, varam 10, 20 reizes vairākos piegājienos mainīt šīs pozīcijas. Ja? Izmantosim gan šo elementu, kas jums palīdzēs pārvietoties. Ja? Tātad ceļu kājas, iegurni augšā, aizēju uz pleci. Tagad kājas nāk atpakaļ. Ļoti svarīgi, lai ceļi nesalokās, iesācējiem bieži kļūda. Un tas pats uz otru pusi. Ja? Man taisīt ātrāk. Ja? Ja, tā jūs iemācīsieties pārvietoties, ja? Tad pārvietot kustību no viena pleca uz muguras, uz otra pleca. Tas jau būs pusdarbs no elementa principā. Ja? Tālāk runāsim par backspinu. Ja? Tātad, ja mēs esam izņēmuši pozīciju uz muguras, ja? Tas bija statiski. Tagad pievienosim griešanas elementu klāt. Ja? Tātad, sāksim ar vezienu. Ja? No klasiskās pozīcijas sēžu uz priekš iesācējiem, paskaidrojam to, ka šī kāja nekustās no vietas, cik vien var iespējams, šī kāja iesāk vezienu. Tātad ar šo kāju es taisu vezienu. Varam patrenēt to atsevišķi, ja, macīties viņu iztaisnot pilnīgi, aizvest līdz gala punktam, cik tas ir iespējams, cik ļauj jūsu lokanība. Ja. Un tad tā var arī pataisīt 10 reizes, 20, cik kuram vajadzīgs. Ja? Tālāk ejam, tātad slīdam pa rociņu lejā. Ja? Kāja šajā momentā, šī kāja aiziet uz muguras, pozīcijas ar platām kājām, otra kāja nāk palīgā. Ja? Arī var taisīt nelielu vezienu. Arī varam atsevišķi pastrādāt ar šo kāju, lai saprastu šo kustību. Tātad, ja. Pēc šitā momenta, ja, tad es biju te, pirmais veziens, esmu jau uz sāna, kāja iet augšā, šitā kāja vezē gar zemi, un es tieku uz muguras. Ja. Pārliecinos, ka esmu pareizā punktā, pozīcijā, neesmu kaut kur uz jostas daļas, ja, vai neesmu kaut kur galvā atsitis pret zemi. Ja. Varbūt pat nevajag dot lielu griezienu, ja, bet mēs to kustību iemācāmies uz vietas izpildīt. Tad vienkārši tikt tajā punktā bez nekāda grieziena. Ja? Un noturam, ja? Lai mēs nekrītam, turam kājas, ja? Saglabājam visu tehniku. Ja? Nākamais solis, kam sanāk jau
noturēt šo pozīciju, tad mēs varam arī iegriezties backspinā. Ja? Neiesim klasiskajā backspinā, kur kājas savelkās. Taisīsim griezienu ar platām kājām, jo tas ir specifiski priekš vindmila, ja? Priekš veidzirnavām. Tātad es taisu veizienu un jau mēģinu pievienot griešanas momentu. Ja? Varam arī apstāties un noturēt stabilu līdzsvaru. Ja? Tātad šo procedūru, ja to var tā saukt, vai vingrinājumu, var taisīt ļoti daudz reizes. Arī tie, kas jau māk labā līmenī, ja, tas būs labs moments, kā iesildīties, iekustināt sevi, lai viņš sanāktu vēl labāk. Iesācējiem ar to būtu katru treniņu jādarbojas. Runāsim tagad par plecu. Ja? Tad, ja es iemācījos no muguras tikt uz pleca, ja? Vienkārši no guļas pozīcijas, tagad es mācos no griešanas pozīcijas tikt uz pleca tieši tāpatās, kā mēs to darījām uz vietas stāvot. Tātad saglabāju atkal visus elementus, veiziens ar kāju, slīdu pa roku, pieslēdzu otru kāju, iegriežos, lūdzu, un ceļu kājas, iegurni, un esmu uz pleca. Ja? Un, protams, ir ļoti svarīgi, lai jūs kontrolētu šitam kājas, lai viņas nekristu. Jūs mācētu viņus pievilkt, piepacelt, pagriezt, ja? Tagad par priekšējo daļu parunāsim. Tad es parādīšu dažādas tehnikas, kā to var iemācīties. Bruņurupuču pozīciju, rekomendētu viņu izmantot kā starta pozīciju gelikam, bet, protams, jābūt arī fiziski gatavam tai pozīcijai. Tātad ļoti svarīgi, ļoti labi iesildīt plaukstu, izapaļot, iestiept, lai, protams, viņu nepatraumētu, ja? Jo ilgāk jūs to darīsiet, jo labāk. Kājas turam plati, elkoņa novietojumi zem vēdera, pirksti skatās uz āru no jūsu ķermeņa. Tā tagad salokam galvu pie sevis, zodiņu pie sevis, ar pieri drīkst pieskarties zemei. Tātad, kad mēs to esam izdarījuši, taisnojam kājas. Pirms sākumā varbūt pirsgali būs pie zemes, ja? Jāiemāc taisīt bez nekādas lekšanas, tīri svāru pārnese, ja? Tad plaukstai jāatrod pietiekami precīzu pozīciju, lai jūs spētu pārnest svaru, ja? Lai nebūtu kaut kādi lecieni, kritieni, ja? Lai izvairītos atkal no nepareizas tehnikas un ar lielas slodzes. Tad roku jūs drīkstat atrast pareizāko novietojumu, vai bišķiņu uz augšu, vai uz leju, lai darbotos fizikas likums, sviras princips, tad mēs atrodam smagumu centru tā, lai mums būtu ērti izpildīt visu. Tā, kad smaguma centrs ir atrasts, jā, tad te es mācos kontrolēt kājas. Jā. Protams, viņus ir jātur plati, tā kā mēs runājam pirms tam. Kājām taisnām, pirksgaliem nostieptiem pie sevis, jā, un mums tikpat labi ir jāprot kontrolēt viņus, pacelt augšā, lejā un visos citos virzienos, lai arī griežot pašu geļiku, mēs varētu vienmēr tikt vajadzīgajā formā. Tātad noliekam roku pa vidu, un mums arī vēl jāprot pārvietot roku uz sānu. Ja? Tas būs svarīgs moments, lai varētu no bruņurupučas pozīcijas arī ieiet geļikā. Ja? Tātad sānu pozīcija, jeb track freeze, pilot freeze, saucat kā gribat, bet nosacījumi tādi paši.
Ja? Tad jāprot turēt sānu pozīciju uz abām pusēm. Rekomendēju to darīt kā vingrinājumu, 20 atkārtojumu reizes, 2-3 piegājieni katrā treniņā. Tas ir vismaz, ja mēs gribam ātrāk iemācīties. Svarīgi ir tās pozīcijas turēt, mainīt. Tad ir sānu pozīcija. Ja? Augšējā kāja taisa mazu vēzienu pie sevis. Daudz ar vēzienu nevajag aizrauties, jo tad var sajukt visa forma. Ja? Bet kāju stiepjam pie auss, ja? Tā lai ieraudzītu viņu ar acīm. Apakšējā kāja taisa vēzienu gar pašu zemi, bet arī pavisam nelielu vēzienu, lai ļautu visam korpusam sāk griezties. Ja? Šos vēzienus var izmantot arī kā vingrinājumus. Tad ar katru kāju no 10 līdz 20 maziem vēzieniem uz katru pusi. Protams, pirms sākumā jāiemācās sānu frīzu noturēt, ja? Pilotu frīzu tā saucamo. Tālāk mums ir jāiemācās arī no bruņu rupuču pāriet pilotu frīzā, ja? Jeb sānu frīzā. Un, protams, jāspēj pēc tās frīzu maiņas arī spēt nokontrolēt kājas. Ja? Jo bieži vien iesācējiem sanāk tā, kad viņi sāk griezt un kājas viņiem salokās, nokrīt un līdz ar to arī elements nesanāk. Tāpēc ar šitiem papildus uzdevumiem ieteiktu strādāt vairāk, kamēr neesat iemācījušies. Tā jau arī paši pagriezieni. Tātad no bruņu rupuča es pagriežu sānu, otru sānu pagriežu, ja? Man ir jāiemācās stabili kontrolēt un mainīt rociņas, tas būtu ideālā variantā. Ja, ja jūs mēģināsiet to visu sasteigt un kādai pozīcijai neiziesiet cauri, jums vienkārši pašiem būs grūtāk un ilgāk arī būs jāmācās. Un arī durvis citiem elementiem neatversies ilgāk. Ja. Tad mācāmies smalkas detaļas, varbūt būs garlaicīgi, ja, bet tas nesīs augļus. Tālāk parunāsim par plaukstu. Tad, lai iesāktu kustību, mēs izmantosim plaukstas lokanības rezervi, cik viņa fiziski mums ļauj pagriezties. Ja? Tad plaukstai ir neliels kustību apjoms, ja, mazāks par 180 grādiem, bet mēs to izmantosim, lai iesāktu kustību. Tad iesāku mazu pagriezienu, šo kustību var arī izmantot kā vingrinājumu, kādas 10-20 reizītes, dažus piegājienus, izpildam šo kustību, bet galvenais, lai vispārējais korpus darbotos blokā. Tad kājas nemainītu savu novietojumu un notiek neliels grieziens. Ja pēc neliela grieziena es pārēju sānu pozīcijā, te neaizmirstu par augšējo kāju, apakšējo, kuras izpilda savu funkciju. Ja? Un tad šo arī varētu likt kā vingrinājumu. Ja? Pirms griezt jau visu geļiku, izpildam vairākas reizes šo kustību, 10-20 reizes, vairāki piegājieni. Ja. Pēc šīs kustības, ja, kad mēs esam iestartējuši griezienu, pagriezušies uz sānu, ja, ieņēmuši labu pilotu vai track freeze pozīciju, ja, tad rociņai jāiet pie sevis un mums jātiek uz pleca. Ja. Un tad no pleca jau mēs sekojām instrukcijām, ko es teicu pirms tam. Tātad plecs, mugura un otrs plecs. Ja? Tad ar iegurni ar kājām man jānostrādā uz augšu, piepaceļu sevi augšā, parvietoju uz pleca, novietoju roku bruņu rupuču pozīcijā un teorētiski mans saplis ir man kabatā. Tātad taisam no sākuma iespējams lēni, mēģinam izprast ķermeņa kustības, kāju stāvokli, ja, vai mēs esam uz muguras, tad mēģinam to bildi likt kopā. Grieziens, sāns, mugura, plecs un atgriežos sākuma pozīcijā. Ja. Tad taisot lēni būs grūti uztaisīt kvalitatīvu geļiku, bet tas jums palīdzēs saprast vispārējā ķermeņa darbību. Ja. Un arī pēc tam, kad iemācīsieties darīt to ātrāk, būs
krietni vieglāk, ja? Jo jūs būsiet iemācījušies visu taisīt lēni. Kādi ir veidi, jeb tehnikas jau pilnam apgriezienam? Kā var dabūt pilnus apgriezienus, vairākus, ja vai tas izskatās jau pēc geļika? Tātad sāksim ar tehniku, ar kuras palīdzību jūs vienkārši stumjat sevi uz sānu. Ja? Tātad ieņemjam pozīciju, ja? Tātad sagatavojamies, ieņemjam pozīciju uz bruņurupuča, kājas plati, pie sevis, un jums būs jāstum sevi prom ar abām rokām un jātiek uz pleca. Tātad, un stumju sevi uz sāna, pārēju uz muguras, turu kājiņas, un mēģinu caur sānu atgriezties uz bruņurupuci. Atkārtoju to vairākas reizes, ja, kamēr dabūšu griezienu. Ja. Tad ar šo tehniku var darboties, un neskatoties uz to, ka kājas krīt, jums nedrīkst apstāties, jāturpina kustības, jādabū pēc iespējas vairāk apgriezienus. Tātad nākamā tehnika, ko varētu iekļaut treniņu procesā, ir caur vēdru. Rokas stiepjam pa diagonāli, ja? Tātad, ja gribat īsto smuko geļiku caur vēdru, tad būs jāpaceļ sevi augšā uz kruškurvi, ja? Bet to jūs mācīsieties jau pēc tam, kad apgūsiet parasto geļiku, iespējams tā. Tātad notiek grieziens uz sāna, kāja tiecās pie auss, maziņš vēziens, apakšējā kāja taisa vēzienu, kā es teicu pirms tam, rokas izstiepjam pa diagonāli, jo tālāk, jo labāk stabili atbalstamies ar plaukstu. Ja? Un tad tādus apļus griežam 10, 20, cik tas iesācējs ir spējīgs, arī paprasam iesācējiem to darīt uz abām pusēm, tad arī būs vieglāk iemācīties uz savu īsto pusi. Tālāk parunāsim par iespēju caur galvu taisīt geļiku. Tad priekš tam mums būs vajadzīga stabila stāja uz galvas, jāprot vismaz kājiņas cilāt augšā lejā. Tas arī varētu būt kā vingrinājums, kuru var taisīt 3 reizes pa 10, 20 atkārtojumiem. Tātad, kā uztaisīt geļiku caur galvu? Stāvam uz galvas, balstamies ar rokām, balstamies ar kājām un pārējam uz plecu, uz muguras un mēģinam atgriezties atpakaļ. Tāpatās iesaku to darīt vairākas reizes, ja neapstāties, mēģināt uz abām pusēm, piemēram 5-10 apgriezienu uz vienu pusi, tad uz otru, pauze, atkārtojums, 2., 3., cik ir spēka. Ja.